No visas sirds sveicu mūsu kaimiņu valsti Lietuvu un mūsu brāļu tautu lietuviešus 35. neatkarības atjaunošanas gada dienā. Pirms 35 gadiem mūsu tautas bija vienotas Baltijā, tika iedegta trauslā neatkarības liesma. Brīvība bija jūtama katrā elpas vilcienā. Šodien brīvības liesma ir pārvērtusies mūsu tautu neapdzēšamā brīvības un neatkarības ugunskurā. Mūsu atbalsts Ukrainai paliek nesatricināms un tikai palielināsies - militārs, humanitārs un diplomātisks. Tas ir devis mums iespēju domāt par to, kādā veidā mēs stiprināsim savu Eiropas aizsardzību. Tas mums ir licis uzņemties līderību. Mēs bieži lietojam terminu taisnīgs miers. Es gribu uzsvērt, ka ir svarīgi runāt par tādiem miera nosacījumiem, par kuriem piekrīt tikai un vienīgi Ukraina. Vienmēr to atcerēsimies, ka ikdienas ar savu rīcību un darbiem mēs stiprinām mūsu valsti, mūsu identitāti un vienlaikus cīnāmies par savu brīvību. Paldies!